Godājumie klātsošie, tiešām liels prieks sākt šo pasākumu ciklu Cēsīs, kur mēs tīri fiziski šajā zālē un blakus pilī varam pieskārties Latvijas pagātnē. Tā ir liela nozīme, jo tieši šī pilsēta praktiski bija klāta visos vēstures posmos uz Latvijas kartes, un viņa norisinājuši ārkārtīgi daudzi Latvijas un arī plašākas vēstures nozīmes notikumi. Mans uzdevums šodien būtu runāt par ļoti ilgu laiku. Pirms Latvijas valsts idejas tapšanas un realizēšanas praktiski ir vairāk nekā 7 gadsimti. Un tas ir sarežģīts uzdevums, es gribētu uzsvērt īpaši šeit arī daudzajiem vidusskolu audzēkņiem, tāpēc, ka šeit trūks tā centrālā elementa, kuru mēs šodien izmantojam, kad spriežam par pagātni. Latvijas valsts nav. Tas pats galvenais, par ko mēs runājam novembrī svētku laikā, šī elementa toreiz nav. Un es vairāk runāju par tiem blokiem, ķieģeļiem, uz kuriem pamazām veidojās situācija, kas ļāva dibināt un attīstīt Latvijas valsti. Viņi ir ārkārtīgi daudz un ir ārkārtīgi dažādi. Vienlaicīgi tas būtu arī aicinājums īpaši šeit klātsošie jaunatnē mācīties sabiedriskās zinātnes. Es ceru, ka jūs visi interesē sabiedriskās zinātnes, un vēsture ir nepieciešama visās. Ne tikai pašā vēsturē, arī politikas zinātnē, ekonomikā, tiesībās, starptautiskās tiesībās un daudz kur citur. Tieši tāpēc es domāju, ka šī saruna varētu būt interesanta, un es ļoti gaidu jūs jautājumus. Praktiski runāšu par 5 lietām, no sākuma par 2 atšķirīgām vēsturēm. Zemes vēsturi un tautas vēsturi. Kā viņas krustojās tajā brīdī, kad mēs spriežam par Latvijas valsts dibināšanu. Otrā daļā es gribēšu runāt arī par to, kādu iepriekš ir pastāvējuši valstiskie veidojumi šajā teritorijā. Jo tomēr lai nu kā, bet tās ir politiskās struktūras. Un Latvijas valsts, gribot negribot, bija mantenietis tam, kas pastāvēja iepriekš. Treškārt, protams, par to, kā attīstījās latviešu tautas, jeb nācijas, politiskās idejas, kā šī tauta sāka organizēties politiski un kā viņi sāka virzību uz autonomiju, vēlāk jau uz neatkarīgu valsti. Pēc tam, protams, mums īsumā jāpārunā arī tieši neatkarības proklamēšanas priekšvakars, vairāk jau tīri gan militāri, gan starptautiskā attiecību ziņā, kas notiek Pirmā pasaules kara beigu cēlienā. Un beigās, protams, ir secinājumi, ko mēs no tā visa varam paņemt līdzi, tad, kad mēs runājam par valsts dibināšanu un viņas tālāko likteni. Pirmā lieta, kas jāuzsver šeit, ka ilgos gadsimtus pirms Latvijas vēstures, pirms Latvijas valsts dibināšanas, vēsturnieki var skatīt 2 veidos. Tātad kā zemes vēsturi. Un šī zemes vēsture liek uzsvaru uz politiskajām un militārajām norisēm, uz to, kādas valstiskumi, pārvaldes struktūras tiek veidotas un kā viņas vada vēstures gaitu sabiedrības attīstību. Un tā bija Baltijas vēsture, kur rakstīja sākotnēji viduslaiku kronisti, sākot jau Livonijas Indriķi, kas visiem šeit ir zināms, to turpināja daudz citi, un īpaši šo zemes vēsturi, Baltijas zemes vēsturi, rakstīja vācu-baltiešu vēsturnieki un literāti. Tas bija ļoti ilgi gadsimti, kamēr tas viss notika jau ārpus latviešu vides, kas tolaik vēl nebija attiecīgi izglītot vai organizēta. Un, diemžēl, zemnieku dzīvē šajā vēsturē bija diezgan maz nozīme. Turklāt jāņem vērā, ka šī Latvijas vēsture, šie daudzie gadsimti neizbēgami bija vienota ar Igaunijas vēsturi. 7 gadsimtus, pat vairāk tā bija viena kopīga pagātne. Un nodalīt Latvijas vēsturi un Igaunijas nozīmē pārnest pagātnē tās idejas, kas tapa tikai 19. gadsimta beigās. Pirms tam mēs šeit būtu vienā provincē, Līvzemes provincē, atļaujiet teikt, labāk lietošu šo jēdzienu, lai nošķirtu latviešu etnogrāfisko novadu Vidzemi no šī te administratīva politiskā veidojuma, no Līvzemes provinces. Tātad savienoja gan latviešu, gan igauņu daļu. Un šeit ir ārkārtīgi daudz kā kopīgi ar cilvēkiem, kas dzīvo tepat Valgā vai Tērbatā. Lūk, pagātnes uztveri fundamentāli mainīja 19. gadsimta norises. Tāpēc, ka latviešu runājošo zemnieku kārta kļuva par tautu ar nacionāliem politiskiem mērķiem. Un to pamatošanai jaunā latviešu elite, šis diezgan šaurais augšējais slānis, proti turīgie pilsētnieki, kur skaits mērāms tūkstošos, un jaunie zemes īpašnieki laukos. Toreiz sauc viņus par mazgruntniekiem, vēlāk par vecsaimniekiem, bet tās bija 30,000 ģimenes tikai, kas kļuva turīgas, pašapzinīgas, kas ieguva arī pamatu savu bērnu izglītošanai
Un ļoti interesanti patiesībā, ja mēs tad mēģinātu skatīties uz latviešu konversācijas vārnīcu, ja biogrāfisko vārnīcu es viņu pazīstu un sāktu tur veikt tādu nelielu socioloģisku pētījumu, tad mēs redzētu, ka neatkarīgās Latvijas mugurkaulu un eliti veidoja pamatā šī sabiedrības slāņa bērni un pēcteči. Tie citi, kas bija kalpi un bezzemnieki, ļoti bieži aizgāja kreisajās idejās. Varbūt arī palika daļa no Padomju Savienības, ja Krievijas vēstures, bet viņi atrāvās no Latvijas. Un tas diezgan interesants socioloģisks fenomens. Tātad tieši šī jaunā elite, savu vēlmi un prasīja pamatošanai, prasīja citu vēsturi. Un vislabāk to pateica Friedrichs Veinbergs, kurš 1885. gadā izdeva brošūru iz latviešu lejušu vēstures. Un tajā brošūrā viņš postulēja, ka latviešiem šī Baltijas vāciskā politiskā vēsture nav vajadzīga, jo tās centrā ir pilnīgi citi cilvēki, tie, kur runā vāciski. Citas vēsture trūkuma apstākļos. Tajā brīdī, kad rakstiski avoti ļoti mazu uzmanību pievērš latviski vai igauniski runājošo zemnieku darbībai un dzīvē kā tādai. Protams, Veinbergs meklēja citu avotu, lai radītu alternatīvu vēsturi, un tieši tāpēc viņš piedāvāja balstīt latviešu nacionālos mērķus uz Lietuvas dižo viduslaiku vēsturi. Patiesībā uzskatot, ka šīs abas tautas ir vienums, latvieši un lietuvieši ir vienums. Un vēl viņš uzskatīja to, ka latviešiem ir iespēja 19. gadsimta beigās turpināt lietuviešu vēsturisko misiju. Tiem, kur šo jautājumu varbūt nav tā īpaši pievērsuši uzmanību, kā tad bija Veinberga misija. Veinberga misija bija ļoti draudzīga Krievijas impērijai, jo šī misija, viņa prāt, un ļoti daudzu jaunatviešu un tautiskās atmodas laikmetu darbinieku prātā bija kļūt par valni pret ģermāņu ekspansiju, lai aizsargātu Krieviju no šīs ģermāņu, arī konkrēti no Baltijas vāciešu ietekmes un izplešanās. Tādā veidā viņš traktē vēsturi. Bet pamatā ir tas, tātad mēs atmetam Baltijas politisko zemes vēsturi, mēs meklējam tautas vēsturi. Un te mēs izmantojam lietuviešu sasniegumus un pievēršam arvien lielāku uzmanību tam, kā dzīvoja latviešu zemnieki, mēģinam atšifrēt, ko tad zemnieks gribēja, par ko viņš sapņoja. Tātad līdzīgas domas, starp citu, pauda nevien Veinbergs. Un te var teikt arī, ka, piemēram, Ivars Iebs ļoti konsekventi arī savā jaunākajā grāmatā nepateicīgi sauc Veinbergu par pirmo latviešu politologu. Jāsaka, viņš bija nevien pirmais politologs, bet arī viens no Latvijas vēstures koncepcijas, kā tautas vēstures pamatlicējiem. Taču līdzīgas domas pauda arī citi. Tās pauda Kronvaldatis, tās pauda literāti, tās pauda Frits Briezemnieks, ja kāds dzirdējis viņa dzejoli, no Lietuvas, kad dzirda no lejušu kareiviem, tad Latvijas sirds man ceļās, tad dziedu tautiešiem. Lūk, šī doma, ka tā ir viena tauta ar kopīgu pagātni un misiju. Auseklis arī rakstīja, kā jūs zināt, ka igaunieši, bālelīši naidu cēla Latvijā. To viņš neraksta par lietuviešiem. Viņš uzskata, ka šīs vēsturiskās pretrunas no 12. gadsimta, šie kari starp latgaļiem un igauņiem, ka tie kaut kādā mērā nāk līdzi, un mēs redzam īstenībā Igaunijas vēsturē viņi arī. Šīs mantojums un šī ļoti senā pagātne un pretrunas nebija aizmirsts. Tāpat arī dīvainā kārtā Aspazīja, ja kāds skatījies vai lasīs skolā, Lugu Vaidalote. Atgādināsim, ka tā ir drāma no lejušu vēstures. Rakstot latviešu literatūru, Aspazīja operē ar Lietuvas vēstures elementiem. Lūk, un līdz ar to viss sākās pilnīgi jauna priekšstatu veidošana. Diemžēl vēl ne pat vēstures rakstīšana, jo vairākas gadu desmitus uzsvars tika likts uz mītisko pagātni pirms 13. gadsimta. Un šos pirmos priekšstatus, kur nāk līdz mums vēl šodien, radīja nevis vēsturnieki, bet vairāk gan literāti un politiski aktīvisti. Mēs zinām, ka Andrejs Pumpurs, kurš kādu laiku pavadīja arī šeit Cēsīs, radīja šo maģisko formulu, ko pat mūsdienās skolēni apgūst pirms vēstures stundām. Vēl pirms viņi ķerās pie vēstures, kur no vēstures studijām, visiem galvā ir Pumpura maģiskā formula, kas sensenos laikos Baltijas zemē, kur teka Daugava līčotiem krastiem, kur miežu tīru un liesmot dega, dzīvoja laimīga latviešu tauta. Tā ir ļoti vienkārši, bet padomājiet, cik daudz priekšstatu ir šajās 4 rindās. Bija tauta, viņa bija laimīga, viņai bija sava zeme, vismaz tik daudz. Un tas nāca kopā ar, diemžēl, ļoti lielu ģermanofobijas devu un arī ar panslāvismu devu. Ja mēs kādreiz runājam par panslāvismu, arī
tāda autora kā Ijabs redz šo elementu latviešu politiskajā dzīvē un vēstures un pagātnes uztverē 19. gadsimta beigās. Sākot jau no, piemēram, Kaspara Biezbārža, vēlāk arī no Andrija Pumpura, no Krišjāņa Valdemāra, šīs uzskats, ka tomēr latvieši ir daudz tuvāk slāvu tautām nekā ģermāņiem, pret kuriem, atgādināšu, ka teica Vembergs, jākļūst par valni. Un tas, protams, notika arī atspoguļot lielos sava laika sociālos konfliktus. To, ka muižniecība nav vāciska un privileģēta, bet jaunais zemnieku slānis, īpaši tie, kur iegūši īpašumu, jau vēlas nostāties blakus šai muižniecībai, lai pārdalītu Baltijas provincēs politisko un ekonomisko varu. Tas veids, kāda patiesībā priekšstat par pagātni, kā viņi atspoguļo cilvēku vēlmes un intereses. Tam ir mazāk sakars ar to, kas reāli notika pagātnē. Tātad starp šo mītisko pagātni, ja mēs varētu precīzāk teikt, aizvēsturi. Kāpēc aizvēsturi? Tāpēc, ka vēsture parasti ir tas laiks, par kuru mums ir rakstiskie avoti, par kuru mēs varam atrast ziņas rakstiski, kronikās, citos avotos. Bet tas laiks, par kuru mēs zinām vairāk no arheologu izrakumiem, kas mums, protams, ļauj uzzināt, kādi bijuši cilvēku mitekļi, kādi ir bijuši viņa apbedījumi, par to, ko viņi ir ēduši, kādas lietas viņi ir lietojuši. Tas tomēr mums nedod pilnu priekšstatu, jo no arheoloģijas mēs nevaram īpaši daudz atvasināt secinājumus par to, kāda bija politiskie veidojumi. Mēs nevaram arī uzzināt to, kādas bija īpašuma attiecības. Vai tās bija kolektīvas, ģimenes vai cils mērogā, jeb individuāls. Ir ļoti daudz lietas, kas šķir šo laiku, par kuru stāsta arheoloģija no vēstures, kur ziņas jau daudz plašākas un kompleksākas. Un tieši tāpēc arī kolēģis Levāns un citi teiks, pareizi būtu teikt aizvēsture. Tā nav senvēsture, bet tas, kas aizvēstures. Tātad starp šo mītisko pagātni un latviešu nacionālo mērķu formulēšanu bija liels tukšums, un tas tika aizpildīts ar interesi par zemnieku dzīvi un viņa centieniem, kā minēja, bet primāri tā ir etnogrāfija, kas pēc zemnieku dzīvesveidu. Primāri tā ir folklora, kur vāc Krišjāns Barons un vēl daudz citi, bet tās nav tiešas ziņas par to, kā daudzos gadsimtos zemnieki dzīvoja, ko viņi patiesībā domāja, kā viņi apzinājās sevi. Tas vienkārši nav fiksēts. Un, diemžēl, jāsaka, klātnāk arī romantismu tradīcija veidā klajas fantāzijas par to, kāda varētu būt bijuši šī te senā pagātne. Ja kādreiz kāds paņem, piemēram, rokā Līgotņa Jēkaba rakstīto latviešu literatūras vēsturi, tad Līgotņa Jēkabs viņš arī tā ironizē par šo laiku, kā laika biedrs. Par to, kā 19. gadsimta 80. gados dažādi darbinieki, tautas darbinieki, kā viņi sevi sauc, kā viņi fantazē par latviešu dieviem un nonāk pie secinājuma, tīri anekdotiski, ka ja reiz ir bijuši senie latvieši, un ja reiz seniem latviešiem ir bijušas cūkas, tā tad viņam noteikti bijis arī sivēnu dievs, jo taču viņam bija savi dievi. Un lūk, protams, par šo jautājumu mēs varam runāt ilgi un dikti, bet tas ir tīrs fantāzijas lidojuma un kultūras jaunradas posms, kuram nav sakara īsti ar vēstures zinātnisku pētniecību. Un tā pētniecība vairākus gadu desmitus, vismaz 3 gadu desmitus, īstenībā nebija aktuāla. To pierāda tāds fakts, ka, piemēram, Rīgas Latviešu biedrības zinību komisijas vēstures nodaļa, kā tāda, tika izveidota tikai 1905. gadā. Pirms tam zinību komisija darīja visu ko citu. Interesējās par folkloru, literatūru, nezinu ko, izglītoja tautu, bet vēstures īsti viņas uzmanības lokā nebija. Un, starp citu, par šīs komisijas vadītāju, šīs nodaļas vadītāju kļūta tas pats Fricis Vembergs. Un toties šīs komisijas uzdevums bija ļoti skaidri definēts. Tātad tās uzdevums bija sacerēt pilnīgu latviešu cils, tas citāts, vēsturi, kā arī sekmēt tādus pētījumus, kurus veiks paši latvieši. Pie šīs domas mēs tūlīt atgriezīsimies. Ka Latvijas vēsture ir jāraksta tikai latviešiem, tāpēc, ka tā pamatā ir latviešu tautas vēsture. Tā nav to citu cilvēku vēsture, kur dzīvojuši un darbojušies šajā zemē dažādos veidos. Lūk, šīs tautas vēstures rakstīšanas process sasniedz savu augstāko apogeju tikai 20. gadsimta 30. gados, jau praktiski 15 gadus pēc Latvijas universitātes izveidošanas, kad par jaunveidotā Latvijas vēstures institūta uzdevumu kļuva, es citējuši tā laika likumu no 1936. gada, latviešu un vispārīgās vēstures notikumu un parādību pētīšana un noskaidrošana nacionālismu un patiesības garā. Ievērojot, šeit nav runa par zemi, par Baltiju.
par kaut ko citu. Latviešu vēsturi un vispārējā vēsturi. Tā ir kā pa vidu, nekā citu šeit nebūtu. Un tas nāca kopā ar Augusta Tenteļa postulātu, kas arī tālāk avīzēs lasāms, ka latviešu vēsturi drīkst rakstīt tikai paši latvieši, jo neviens sveštautietis nekad nespēja saprast latviešu tautas slēptās ilgas un centienus. Lūk, šīs te vēstures institūta sāktais darbs pēc Latvijas okupācijas turpinājās trimdā daudz augstākā zinātniskā līmenī un tomēr īsti neatsakoties no vecās ievirzes. No tā, ka vēsturē pirmkārt jāmeklē tas, kur tur ir bijuši un ko darījuši latvieši. Un pat Latvijas okupācijas apstākļos, kad plauka marksistiskās vēstures interpretācijas, par šķiru cīņā tika meklēta latviešu loma. Atceramies, piemēram, latviešu sarkano strēlnieku kultu, ja, kurš arī nav pazudis no mūsu sabiedriskās apziņas. Rīgā mēs varam novākt visādus pieminekļus, svešos pieminekļus, bet lūk šīs te latviešu strēlnieku piemineklis, kur tēliem pie cepurēm ir sarkanā zvaigznes kontūra un pie šineļa ir kaujas sarkanā karoga ordeņa kontūra, tas nav pazudis, tas tur stāv joprojām, jo tie ir latvieši. Tātad šodien, 23. gadā, valsts svētku priekškarā, ir, manuprāt, vērts domāt un atgriezties pie zemes vēstures un tautas vēstures sintēzes, jo ir abi elementi svarīgi tad, kad veidojās Latvijas valsts. Gluži vienkārši tāpēc, ka politologi paskaidros tāpat kā starptautisko tiesību speciālisti, ka nevar būt valsts bez teritorijas, bez tautas un bez pārvaldes struktūrām. Un līdz ar to šeit ir svarīgas abas Latvijas vēstures daļas. Tas man ļauj pāriet pie īsa apskata, jau varbūt atkaļ aiziet uz karti, jo var palūgt Edvīnu. Ne, uz pašu sākumu, uz 12. gadsimtu. Jā, lūk nākamais kadrs, ja, ka mūsdienu vēsturnieku izpratnē, jā, nekāda Senlatvija nekad nav pastāvējusi. Tas, lai paliek romantiskās literatūras un citu žanru elements, bet Andris Levāns par to ļoti skaidri izskās, un nevien viņš, daudz citi, arī Livonijas vēsturnieki. Pat paši lielākie optimisti šajā ziņā, tādi kā godāmais kolēģis Guntis Zemītis, uzskata, ka vienīgi zemgaļu teritorijas rietumdaļa, ja, es varu paņemt šeit ar pilspālu, lūk, šī teritorijas daļa šeit, rietum zemgaļa, ka tikai tā daļa ir stāvējusi uz valstiskuma sliekšņa, bijusi gatava apvienoties kaut kādā politiskā valstiskā veidojumā, bet pārējā lielā Latvijas daļa noteikti ne. Zināms arī šis te, ka vidzemē, austrumu vidzemē un mūsdienu Latgalē ledgaļi diezgan lielā mērā maksāja mēslas kaimiņu valstī politiskai, paši nebūdam spējīgi izveidot apvienot valsti un pakļaudamies viņas ietekmei. Un arī citēsim pazīstinot Rīmas vēsturnieku Indriču Šternu, ka vispār šīs zemes iedzīvotāji, diemžēl, kā viņš raksta toreiz par 2 vai 3 gadsimtiem, sabiedrība atpalika no tā attīstības līmeņa, kāds bija vērojams Ziemeļvācijā. It kā liekas maz, 2-3 gadsimti, bet tādā pašā veidā mēs varam samērot sevi, vai 2-3 gadsimti ir daudz vai maz, ja mēs salīdzinātu sevi, piemēram, ar 18. gadsimta cilvēku. Manuprāt, diezgan daudz. Un īpaši, ja izpauž tādās lietās kā mūra ēkas, tirdzniecības ceļi, jūras kuģniecības iespējas un arī kā monoteiskā reliģija un pārvaldes struktūra. Un tieši šādos apstākļos vietējās ciltis, jeb kā mūsdienās saka, maztautas diezgan ātri pakļāvās kristīgo eiropiešu varai. Kas te ir svarīgi, protams, jā, mums parasti stāsta par vācu krustnešiem un pārējo, bet tādas reālas un konsekvences cīņas notika tikai Zemgalē, kur tās ilgi vairākus gadsimtus, kā arī sacelšanās, piemēram, sēļi, ļoti populārs temats, sēļi, cils, maztauta, faktiski pakļāvās 2 gadu laikā. Un mēs arī zinām, ka, piemēram, Cēsīs, lūk, Vendu cils ļoti labprāt meklēja sadarbību un savienību ar šiem te vācu, jeb Eiropas bruņiniekiem, meklējot viņu aizsardzību, un pēc tam arī visi ledgaļi kopīgi gāja ar viņiem, kā sabiedrotie kargājienos uz Igauniju. Tas vienkārši tas nav skaidrojums tā, ka iekarošana rugunu uz obenu, ja, tas ir drusciņ daudz sarežģītāks temats, kur arī vecās pretrunas ar kaimiņiem tiek risināts jaunā veidā, iegūstot it kā spēcīgāku, varenāku sabiedroto. Un tāpēc daudz vēsturnieki teiks, ka pirmā valsts mūsdienu Latvijas teritorijā bija Livonija.
Tā ir šī Baltijas telpas pārveidošana. Bet jūs redzat, ka šeit ir divi vektori. Ir gan, teiksim, zilais vektors, kas nāk no rietumiem, pamatā no Vācijas, bet tie nav tikai Vācijas iedzīvotāji. Ir ļoti daudz citu Eiropas tautību bruņinieki un garīdznieki, kur piedalās, un tirgotāji, kur piedalās šajā procesā. Bet ir arī austrumu vektors, šis sarkanais, kuru būtībā sacenšas savā starpā, kurš būs spēcīgāks un kurš nāks agrāk. Tātad Livonija, nākamais kadrs. Ja? Livonija ir ļoti interesants veidojums. Un tiem, kur interesējas par politoloģiju, faktiski ir divi veidi, kā mēs uzsveram Livoniju. Parasti saka, tā ir konfederācija. Lai gan, ziniet, nevar pārnest šo te mūsdienu priekšstatu par konfederāciju un suverenitāti, kur pamatā modelis ir Šveice. Viņi īsti nevar pārnest atpakaļ uz 13. gadsimtu. Ja? Drīzāk tā ir maza valstisko veidojumu kopums, kas ievēro vienas normas, līdzīgas tradīcijas ar kopīgu kultūru, pārvaldes valodu. To var saukt arī starptautisku attiecību teorijā, citos vārdos par režīmu. Bet šā vai tā, viņš pastāv šajā teritorijā ļoti stabili. Taču blakus tam ir arī otrs aspekts, jo šis attēls attēlo to Livoniju, par kuru mēs runājam parasti. Tā ir mūsdienu Latvijas un Igaunijas teritorija. Ja mēs skatītos uz nākošo kadru, mēs redzētu vēl šo blakus dimensiju. To, ka Romas katoļu baznīcas organizācija nozīmēja to, ka Rīgas metropolija ietvēra gan Livonijas, gan Prūsijas bīskapijas, un kaut kādā veidā tas veidoja vienumu. Livonijas un Prūsijas simbiozi. Un vēl arī otrs fakts, kā vēsturnieku uzsvērs, nav korekti runāt par Livonijas ordeni, kura viens no sēdekļiem bija tieši Cēsīs. Tas bija Vācu ordeņa Livonijas zars. Autonoms, bet pakļauts Vācu ordeņa galvenajai mītnei, kas atradās tobrīd Marienburgā, toreiz Prūsijā, pašlaik attiecīgi Polijas teritorijā. Ļoti iesaku šo iespējīgo pilu apmeklēt. Bet tas ir duālais raksturs. Divi varas centri šajā telpā. Viens Marienburga, otrs Rīga. Kaut kādā mērā arī Cēsis un Vīlande, arī kur atrodas vēl ordeņa kasa un vispārējais. Bet tas viss kopā atspoguļo šo te viduslaiku situāciju, kad patiesībā pastāv divi faktori. Simbioze starp garīgo varu, kuras augšā stāv Romas kūrija, jeb Romas pavests ar savām pārvaldes institūcijām, un blakus pastāv laicīgā vara. Proti, tā ir šī te dažādo valstu apvienība, diezgan vājā, šī svētās Romas impērija, kuras priekšā stāv imperators. Un lūk, šeit savienojās abi veidi, ja, vienlaicīgi garīgā vara, kas nāk no Romas, un laicīgā no imperatora. Pie tam arī Romas kūrija pilda šo šķīrēju funkciju. Tāpat kā mūsdienās ir starptautiskā tiesa, jeb starptautiskā organizācija, kurā ir izsnāt valsts pretrunas bez militāra spēka lietošanas, tāpat tajā laikā patiesībā Romas pāvests ir šķīrējtiesnesis, kurš atrisina konfliktus un soda tos, kur pārkāp normas. Kādā veidā viņš soda, viņš viņus izstum no baznīcas, ja? Ekskomunicē. Un tas ļoti nopietnas sods. Būtībā tas valdnieks zaudē leģitimitāti tajā brīdī, un viņš ir arī kļuvis par cilvēku ārpus likuma. Uz ilgu laiku, kamēr viņš nožēlo grēkus un kamēr viņš labojas. Tā ļoti duāla sistēma, kas nav tieši salīdzināma. Mēs vispār zinām, ka par tādu moderno valsti, kādu mēs saprotam valsti šodien, ja, mēs tam runāt Eiropā kaut kur tikai no 17. gadsimta otrās puses. Pirms tam ir pilnīgi cita uztvere, kā funkcionē politiskie veidojumi. Beigās par Livoniju viens vārdiņš, tomēr kāda bija Livonijas nozīme. Un te es citēšu vairākas autoritātes. Pirmkārt, tas bija 300, gandrīz 300 mieru un stabilitātes gadi, kas bija arī tāda pilsētu uzplaukums, iedzīvotāju skaita pieaugums un arī sākums baltu un somugru cilšu pārtapšanai attiecīgi latviešu un igauņu tautās. Vēsturnieku skatījumā, starp citu, tas bija labākais, kas varēja notikt, jo alternatīvas, te es citēšu attiecīgi docentu Vilnu Pāvolānu un vēstures institūta direktoru Andru Cauni, kā tad bija alternatīva Livonijai. Tātad vai nu zemes pakļaušana Polskai, kur mēs redzējām iepriekš šo sarkano bultu uz kartes, vai arī pakļaušanās Lietuvai, kas nosprinājās arvien vairāk dienvidos no Livonijas robežas. Vai arī pēdējā trešā alternatīva, kā to minēja Andris Cauni, tā ir paliekoša Latvijas teritorijas sadalīšana pa Daugavas līniju. Dienvidu pusi Lietuvai, ziemeļu pusi Polskai.
Un to nevajag aizmirst. Mēs redzēsim, ka ļoti bieži vēsturē Daugava ir bijis ne tikai likteņu upe, kur vienu latviešu, bet Daugava ir bijusi arī dalījuma līnija kā militāri, politiska robeža ļoti daudzās situācijās. Tātad par Livoniju, ko lai tur vēl piebilst. Pirms es to beidzu, es gribu pateikt vienu lietu par Cēsīm, ka, protams, mēs zinām, Cēsīs ir dzimuši daudz ievērojami latviešu. Tas svarīgi, bet manā personiskajā skatījumā pats lielākais un ievērojamākais cēsnieks ir Valters von Plettenbergs, kas ir Eiropas mēroga politisks un militārs darbinieks. Varbūt Cēsis varētu nākotnē drusciņ vairāk arī šo personu pieminēt. Šā vai tā 16. gadsimta sākums un reformācija īpaši ierāva Eiropu ticības karos, Romas pāvestu un imperatoru varu vājinājās, un līdz ar Maskavas valsts nostiprināšanos austrumos Livonijas beigas bija praktiski neizbēgamas. Un postošais Livonijas karš, par kuru mums arī ir karte, noved pie tā, ka šī zeme, viņas pārstāvi, muižniecība, meklēja Polijas, Lietuvas valsts aizsardzību un pakļāvās viņai. Un pēc tam, kas ir svarīgi, vairāk nekā 200 gadus lielākā daļa Latvijas teritorijas ietilpa vienā vai otrā veidā šajā valstī. Proti Vidzeme un Rīga, bet tā ir tikai 4. daļa Latvijas teritorijas, līdz 1629. gadam, kad to pārņēma savā pakļautībā Zviedrijas karaliste, bet austrumu daļa, šī austrumu Livonija, kuru sauc kopš 20. gadsimta sākuma par Latgali, bet pirms tam ļoti ilgi par Infantiju, poļu valodā, kas arī atvasinājums īstenībā no Livonijas jēdziena poļu valodā, atradās tiešā pārvaldē līdz 1772. gadam un Kurzemes un Zemgales hercogīste, kas bija autonoms veidojums šīs karalistes ietvaros pat līdz 1795. gadam. Ziniet, tie ir tomēr ļoti ilgs laiks, vairāk nekā 200 gadus. Lielākā daļa Latvijas ir daļa no Polijas Lietuvas kopvalsts. Un, protams, ka Zviedrijas varas posms ir salīdzinoši īsāks. Pie tam varētu teikt, ka mūsdienu autori uzskatā, citēsim Gvido Straubi, Latvijas vēstures institūta direktoru, nemaz ne tik labvēlīgs režīms, kā vēlējās uzskatīt 30. gadu vēsturnieki. Jo tieši Zviedrijas kari ar Poliju un Krieviju postīja zemi, kā arī karaļu un vietējās muižniecības konflikti ļoti maz ko mainīja. Zemnieku dzīvē jau uz vēsturi skatās no šāda viedokļa. Bez tam Zviedru Livonija bija tikai Zviedrijas domīnija, praktiski tāda aizjūras teritorija, kur pārvalda no metropoles, bet kurā pastāv pilnīgi cita sociālā, ekonomiskā, juridiskā sistēma. Kaut kādā mērā varētu teikt Zviedrijas kolonija, bet ne daļa no Zviedrijas valsts. Tas ir svarīgi runājot par šo jautājumu. Lūk, un starptautiski atzīta autoru vērtējumā, piemēram, arī pat mūsdienās, kur lielākā autoritāte laikam Timotijs Snaiders, kurš ļoti daudz runā un raksta par Ukrainas vēsturi, arī šī pašreizējā kara kontekstā, viņš ļoti uzsver, ka tieši Polija Lietuva lielā mērā bija civilizējošs faktors, kas kaut kādā mērā, teiksim, bija antitēze, tātad, lūk, teiksim, autoritārajai Maskavas vēlāk Krievijas valstī. Tāpēc, ka Polijā, Lietuvā tomēr vismaz 10% iedzīvotāji, muižniecība baudīja politiskas tiesības, karaļu varu ierobežoja parlaments un vispār karalis tika ievēlēts. Jūs varat saukt viņu par karali, varat viņu saukt par prezidentu uz mūžu. Tā ir vēlēta amatpersona praktiski, nevis dievu iecelta. Un svarīgi arī Kurzemes sūtīja savus delegātus uz Varšavas Seimu un piedalījās pat 1793. gada Polijas konstitūcijas pieņemšanā, kas bija jau ārkārtīgi progresīvs politiskais dokuments. Tātad Polijas Lietuvas faktoru nozīme Latvijas vēsturē joprojām ir nepietiekoši novērtēta un Zviedrijas faktors tradicionāli idealizēts 20. gadsimta politiskās konjunktūras ietekmē. Šodien svarīgāks ir tomēr kas cits īpašs šajā sarunā. Un proti tas, ka Polijas Lietuvas sastāvā un ietekmē Latvijas teritorija atradās daudz vairāk nekā Krievijas impērijā, daudz ilgāku laiku. Un tā arī ir atbilde mūsu nedraugiem un politiskiem oponentiem Krievijā, kas mēdz apgalvot, ka lūk, Baltijas zeme vienmēr bijusi daļa no Krievijas. Un šie cilvēki vienmēr bijis daļa no Krievijas imperatora, pirms tam cara, pirms tam lielkņēza pavalsniekiem. Nebūtu ne tā. Tikai no 1795. gada visa Latvijas teritorija nonāk Krievijas impērijas sastāvā. Un šis te impērijas posms bija šķietam garš, teiksim, no 1795. gada līdz 1918.
18. gadam. Taču tā pašā laikā īsāks nekā Livonija, īsāks nekā Polijas Lietuvas valdīšana šajā teritorijā. Un šajā Krievijas pārvaldes posmā bijusi Livonijas zeme bija dalīta 4 daļās. Tātad 3 Baltijas provinces. Es lietoju vārdu province, tāpēc, kā attiecīgi vācu valodā šos administratīvos veidojumus sauc par provincēm. Krievu valodā par guberņiem. Es īsti nesaprotu, kāpēc mums būtu jāpārņem tikai krievu tradīcija. Ja? Citur literatūrā vēsturnieki varbūt to ievēros. Ir ļoti interesanti runa par to Krievijas guberņas un Baltijas provinces, šīs duālismas. Ja? Katrā ziņā vismaz līdz pārkrievošanas perioda sākumam, 19. gadsimta beigās, tas ir ļoti aktuāls. Jo primārā, teiksim, šeit administrācijas valoda, arī tiesības valoda ir vācu valoda. Gluži loģiski tās provinces. Lūk, šā vai tā. Tātad 3 Baltijas provinces. Kurzeme, jūs redzat, ja, bijusi Kurzeme Zemgales hercogiste. Tad ir šī te, šeit rakstīts Vidzemes guberņa. Es tomēr labprāt lietoju mūsdienās vārdu Līvzeme, kā es uzsvēru, lai mūs nejuktu Dienvidigaunija ir Vidzeme. Ja? Un tad lūk ir austrumi, poļu valodā Inflantija. Krievijas impērijā tā no sākuma daļa no Pleskavas guberņas. Un vēlāk tas ilgāku laiku jau kā daļa no Vitebskas guberņas. Tā šīs dalījums paliek spēkā vairāk nekā 100 gadus. Tomēr no otras puses jāsaka tā, ka līdz pat 19. gadsimta 80. gadiem šīs te 3 Baltijas provinces, Igaunija, Līvzeme un Kurzeme, saglabāja plašu autonomiju, kuras minēja, nav laika to atšifrēt. Bet būtībā viņas nebija integrētas Krievijas sabiedrībā, viņas nebija integrētas Krievijas likumdošanā, politiskā dzīvē. Viņas bija atsevišķi pašas par sevi. Tā Krievijas vara šajā teritorijā bija nomināla un skāra pamatā ārēju attiecības sfēru. Tas, ka Krievija nodrošināja mieru, starp citu, kas ir svarīgi, Krievijas impērija nodrošināja mieru. Šajā laika posmā Latvijas teritorija skāra tikai viens nopietns karš. Tātad Napoleona spēku uzbrukums aizjot līdz Daugavai un mēģinot atjaunot Kurzemes hercogisti. Tālāk viņi netika. Citādi nekāda liela kara un satricinājuma šo zemi neskāra. Un arī bija lēns sociālais un ekonomiskais progress. Īpaši 19. gadsimtā notika tās lietas, kas radīja pamatu Krievijas impērijas valdīšanas apstākļos latviešu nācijas tapšanai. Tātad vēlreiz zemnieku brīvlaišana. Zemnieks kļūst no dzimts cilvēka par nominālu brīvu cilvēku, par faktiski, teiksim, juridisku personu. Dabū uzvaru daudz ko citu, kamēr pašā Krievijā tas viss notika vienus 40 gadus vēlāk nekā Kurzemē un Līvzemē un arī Igaunijas provincē. Tā arī, protams, jautājums par zemes pārdošanu zemniekiem, es jau minēju, jā, ļoti svarīgi, ka zemnieki varēja kļūt par zemes īpašniekiem. Viņi varēja kļūt ekonomiski patstāvīgi tajā brīdī. Nebija atkarīgi vairs no muižnieku, kurš viņiem šo zemi iznomā, notika laušu atcelšana, notika arī pagastu pašpārvaldes izveidošana. Ja kur latviešu politiskās organizēšanās pamats īstenībā mēs skatīsimies, visdrīzāk tomēr ir 1866. gads, kad tiek izveidots zemnieku pagasti, kuras vada vēlētas amatpersonas, kuras paši zemnieki izvirza no savas vidus. Protams, kalpi tiek diskriminēti, saimnieki, teiksim, attiecīgi balso par amatpersonām tiešā veidā, kamēr kalpi sūta tikai vienu delegātu no 10 cilvēkiem. Bet šā vai tā, tas jau ir pašpārvaldes aizmetnis no 1866. gada. Un notiek arī pilsētu pārvaldes reforma un daudz kas cits. Un lūk, tāpēc jau trešais jautājums, tas, kas ļauj uzrunāt latviešu tautas un Latvijas veidošanās procesu. Paradoksāli, bet zinātniski izdevums, starp citu, vairās no atbildes uz jautājumu. Kad tapa latviešu tauta? Ja mēs atšķirsim Nacionālo enciklopēdiju, tur ir ļoti daudz dažādu šķirkļu, bet šķirkļi latviešu tauta Nacionālajā enciklopēdijā nav. Jautājums nav atbildēts. Daži autori saka, jā, latviešu valoda un latviešu tauta līdz ar to tapa 17. gadsimtā, kaut kur tajā laikā aptuveni. Bet beigās ir svarīgs, manuprāt, arī valodnieka Pētera Vanaga viedoklis, kas kaut kur izpaudās pirms dažiem gadiem Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcijā, kur mēs šo atbildi atrodam. Un viņš saka vienu ļoti svarīgu lietu, ka tāda latviešu tauta, par kādu mēs runājam šodien, tāda tauta tapa 19. gadsimtā. Respektīvi, laika gaitā jēdziens maina savu saturu. Vārds tauta šodien nozīmē vienu, pirms 100 gadiem citu un pirms 200 gadiem vēl kaut ko citu.
Un tāpēc, ja mēs vēlamies pārnest pagātnē un meklēt saknes tam, kas notiek šodien, tad mums ir jāstāsta, cik tālu sniedzās pagātnē šis jēdziens. Un latviešu tauta tādā nozīmē sniedzās vienus aptuveni 150 gadus atpakaļ. Tātad jāatgādina arī tas, ka šis process, protams, ka viņam neizbēgam ir arī izpausmes, un politiskā nozīmē tās izpausmes nāk 19. gadsimta vidū. Proti, vārds Latvija tādā nozīmē kā latviešu kopīgā zeme kopumā parādījās 1862. gadā. Pēterburgas avīzēs pirmo reizi. Un vispār jautājums par tautību un dzimto valodu, kā galvenais identitātes elements, tas nostiprinājās tikai pašās 19. gadsimta beigās, kur atkal tā ārējā izpausme bija tajā faktā, ka Krievijas impērijas tautas skaitīšanā pirmoreiz parādījās jautājums par jūsu dzimto valodu. Pirms tam tādi jautājumi nebija, un vispār cilvēka identitāti noteica divi citi faktori. Attiecīgi, kādai kārtai viņš pieder, vai viņš ir muižnieks, vai viņš ir pilsonis pilsētās, sīkpilsonis, cits gradācijas, vai viņš ir zemnieks. Kā arī viņa ticība, vai viņš luterānis, pareizticīgais, Romas katolis vai judaists. Ja? Tas ir svarīgāks par to, kāda ir jūsu valoda un kāda ir jūsu tautība, un praktiski arī tas pilnā mērā attiecās uz latviešiem šajā zemē. Ja mēs lasīsim 19. gadsimta zemnieku sūdzības, piemēram, mēs redzēsim kaut ko citu, kā viņi parakstās, kāds mainās laika gaitā. No sākuma tajās sūdzībās uz Pēterburgu, kur zemnieki kaut ko, viņiem ir lūguma raksta un sūdzības par personu rīcību, viņi raksta, mēs tāds un tāds muižas vai tāds un tāds draudzes, nabaga latviešu zemnieki. Ja? Jūs redzat, muižas, draudzes priekšā un tāds latviešu kaut kur drusku mazāk svarīgs beigās. Ja? Tāpat vēlāk iet laiks, tā apziņa paplašanās, tev sākās mēs Kurzemes nabaga latviešu zemnieki, domājot par, teiksim, provinces mērogu. Ja? Un tad jau tikai pēc gadsimta vidus, pamazām vēlāk, ja? Tad jau rodās kaut kādas petīcijas visu Latvijas, Baltijas provinču, nevis Latvijas zemnieku vārdā, tad, kad izveidoja šī centrālā iestāde, Rīgas latviešu biedrība, dibināta 1868. gadā, kā latviska palīdzības biedrība trūkuma ciestiem igauņiem. Bet tā ir centrālā institūcija, kas tajā brīdī sāk uzņemās lomu patvaļīgi paust visas latviešu tautas politiskās un ekonomiskās intereses. Un tad būtībā no šiem 19. gadsimta 70. gadiem viņa latviešu tautas vārdā vāc parakstus no dažādiem pagastiem, pilnvarojumu un uzņemās pārstāvēt tautas intereses attiecībās ar impērijas valdību Pēterburgā. Bet aptuveni tāda ir tā dinamika. Pirms tā brīža mums nav nevienas centrālas autoritātes, kur vispār varētu runāt tautas vai zemes vārdā. Ja neskaita Baltijas bruņniecība, protams, kas runā zemes vārdā. Bet arī tad, ka atsevišķi provinču vārdā. Attiecīgi Livonijas, jeb Līvzemes bruņniecība savā vārdā, Kurzemes savā vārdā. Tāda lūk šis jautājums. Jēdzieni tiem ir liela nozīme. Un arī tas, ka paralēli vārdam Latvija ilgi lietoja vārdu Baltija, jeb, ko nozīmē Baltija tajā periodā, tas nozīmē Kurzemes provinci un Līvzemes provinces latviešu daļu, jeb Vidzemi. Ja? Latgales toreiz tur iekšā īsti nav un nebūs vēl ilgi, jo Latgales vārds rodās tikai 20. gadsimta sākumā, kā minēja. Un, protams, ka jautājums par Latgales apvienošanu ar šo Baltiju notiek tikai 1917. gadā. Un arī nebūtu nevienprātīgi. Tas pietiekoši sarežģītu diskusiju rezultāts. Kāpēc Baltija šeit svarīga? Jūs arī varat meklēt literatūras stundās vai kultūras procesā vārdu Baltija. Vārds, teiksim, avīze Baltijas vēstnesis. Ja? Iznāk vairākus desmitgadus kā lielākā avīze latviešu valodā ilgu laiku pirms tam, kad izveido avīzi Latvijas, starp citu. Piemēram, ja? Arī, piemēram, daudz kas cits. Ja? Tās pieņēmums, ka vārds Latvija visiem bija uz mēles un vienkārši cenzūra un caru valdību neļauj to minēt, tā ir drusku mistifikācija. Vienkārši tobrīd realitāte un arī robežas un dalījums bija tāds, ka cilvēki vairāk konsolidējās ap šo te Baltijas, latviešu Baltijas ideju. Un tur arī, teiksim, viss pārējais atkal no literatūras, visi dzejoļi, ozoli vēl Baltijā. Ja, tur nav. Mūsdienu literatūra ļoti bieži nomaina to Baltijas vārdu, Latvijas vārdu, bet oriģināls saka Baltijā. Tas Latvijas vārds iznāk priekšplānā tikai 20. gadsimta sākumā. Cilvēki tobrīd domā vairāk tādās kategorijās, un, protams, lūk, tikai šie jaunatvieši, bet tas tā ir marģināla ideja. Tās pašas Pēterburgas avīzes, kuras izvirza vārdu Latviju, un atgādināšu pirms tam vēl Juris Alunāns 1850. gados
risina mājas viesī jautājumu, jā, latvieši tagad ir tauta, latviešiem tāda ir sava zeme. Kā mēs sauksim to latviešu zemi? 1856. gadā Juris Alnās saka, piedāvā rakstiski, sauksim to par Lātavu jeb Latvu, par zemi, kurā cilvēki saticīgi dzīvo. Ja? Arī tobrīd Latvijas nav, un tā 1862 viņš parādās margināls un principā sekundārs jēdziens līdz pat gadsimta beigām, bet šajās pašās Pēterburgas avīzēs arī ir jautājums par to, un ko mēs darīsim ar tiem cilvēkiem Vitebskas guberņā, vai tie arī latvieši. Un jaunatvieši būtībā nevis latgalieši šo jautājumu atrisina, bet to dara jaunatvieši no Tērbecas, ja? Un no Jelgavas avīzes, un no Pēterburgas avīzes, kuras saka, jā, tātad tie arī ir latvieši, tie arī būs latvieši. Sauksim viņus par Vitebskas latviešiem. Ja? Tāda ir tā pieeja, aptuveni dinamika, kādā veidā nacionālā kustība attīstās. Viņi nenāk īsti no masām, no apakšas, viņi rada intelektuāļi ar savām idejām, un vajadzīgs vairākas desmitgadus, kamēr tās idejas iesakņojas plašākā cilvēku lokā, un tam ir vajadzīgas skolas, lasīt prasme, avīzes, šī masu komunikācija jau latviešu zemes robežās latviešu valodā. Tas garš process. Nevajag arī pārnest pārāk tālu pagātnē to, kas notika vienā konkrētā laika sprīdī. Tātad es jau minēju, latviešu tautas politiskās pārstāvības struktūra veidošanās, tas ir Rīgas latviešu biedrība. Ja? Un līdz pat 1905. gada revolūcijai tā vienīgā pildīja latviešu tautas politiskā pārstāvi lomu un centrālās organizācijas lomu arī kultūras procesā un jaunradas procesā. Protams, ka šis kultūras darbs un cīņa par varu pilsētās guva lielas sekmes, taču galvenais mērķis, kas atbilda vairākuma interesēm, jo absolūts vairākums tautas joprojām bija zemnieki, kas dzīvoja laukos. Un tas, ko latviešu biedriem nespēja atrisināt, panākt Krievijas valdības iejaukšanos Baltijas agrārajās attiecībās. To, lai Krievijas valdība noteikti zemes cenu, izdevīgu zemes cenu, jeb nomas cenu. To, lai Krievijas valdība, uzlikt par pienākumu mužniekiem pārdot konkrēti savas zemes daļu zemniekiem. Tas palika nesasniegts. Un līdz ar to pašu radās situācija, protams, jautājums arī par plašu pašpārvaldes reformu, par to, ka Baltijas provincēs vajadzētu ieviest Krievijas parauga pašpārvaldi, jeb zemstas, arī tas netiek sasniegts. Un rezultātā impērijas valdība tikai izmanto šīs te vecās vācbaltiešu muižnieku pretrunas ar jauno latviešu eliti savas kontrolas pastiprināšanai Baltijā. Un lūk, šeit nāk šī te Aleksandra III rusifikācijas politika, 19. gadsimta 80. gadu, pirmais periods, ka tiešām šī zeme un tauta tiek integrētas Krievijas impērijas pārvaldes sistēmā, ekonomikā, juridiskā sistēmā un visur citur. Taču Pēterburgas valdības politika nebija īsti konsekventa, jo provinču robežu pārdali nenotika līdz pat 1917. gadam. Jo tikai tad, pēc tam, kad Krievijas impērija bija sabrukusi, un es atgādināšu, ka starp Krievijas impēriju un Latvijas valsts dibināšanu vidū bija kas? Krievijas republika vispirms. Ja? No 1917. gada februāra līdz tātad komunistu apvērsumam novembrī pastāvēja Krievijas republika. Tā arī viņi sauc. Ja? Kuru nomainīja Krievijas padomu Federatīvā sociāliskā republika. Ja? Diezgan, bet mēs nevaram teikt, ka kaut kādā mērā Krievijas impērija, tad, kad sāka veidoties Latvijas neatkarība, kad tika formulētas autonomijas un neatkarības idejas, tad impērijas vairs nebija starp citu. Tas vienmēr jāņem vērā. Lūk, 17. gadā šīs te republikas valdība, konkrēti valdības vadītājs Aleksandrs Kerenskis, piekrita radīt autonomu Igauņu guberņu. Kāpēc tā? Tāpēc, ka jau 1880. gados bija parādījusies šī doma, kur vienlaicīgi pauda gan Krievu nacionālistu presa, Maskavā un Pēterburgā, slavofīli, gan arī Igauņu nacionālās atmodas kustība 1881. gadā un vienu gadu vēlāk Rīgas latviešu biedrība. To, ka 3 Baltijas provinces vajag pārdalīt 2. Izveidot latviešu provinci, Kurzemi un tāda vidzemi, saukto par Rīgas gubērņu, un izveidot Igauņu provinci, kas būtu Igaunija attiecīgi, un arī Līvzemes provinces ziemeļu daļa.
Ļoti interesanti, ka visā šajā salikumā nav īsti kur paliek Sāmsala. Sāmsala bija daļa no Līvzemes provinces, pieņemsim, ka viņi tāda attiek arī pie Igaunijas gubernijas. Bet šā vai tā. Tad lūk, laikā starp šiem 80 gadiem, kad tiek formulēta šī ideja, līdz 1917. gadam nav nekāda progresa šajā virzienā. Un Kerenskis piekrīt izveidot autonomo Igauņu guberņu 17. gadā, bet tad, kad latviešu delegācija mums vēl Kratēls ierodas pie Kerenska lūgt to pašu, tad jautājums septembrī tiek noraidīts, atsaucot uz to, ka latviešu strēlnieki praktiski 100% atbalsta komunistus. Un tādas autonomas guberņas veidošana tā tad nebūs liederīga no nosacīta demokrātiskās Krievijas valdības viedokļa, un droši vien, ka viņam bija taisnība. Pie tā mēs to nonāksim. Tā katrā ziņā šis jautājums neīstenojās. Jāsaka tā, ka vispār kopumā kreiso ideju izplatība latviešu vidē kavēja virzībos valstiskumu veidošanos. Un par spīti dažādiem pieņēmumiem gribētu teikt, ka 1905. gadā ne skolotāju kongress Latvijā, ne pašvaldība kongress nespēja formulēt autonomijas ideju. Autonomijas ideja kaut kur tur tik drusciņi pārunāt, bet viņa nekādā veidā neizpaudās konkrētās rezolūcijās un prasībās. Tāpēc, ka tā bija sekundāra. Priekšplānā bija jautājumi par vispārēju demokratizāciju un par sociālām reformām, par 8 stundu darbdienu, piemēram, laukstrādniekiem. Tas bija svarīgi, ja? Par skolu mācību valodu. Tas bija svarīgi skolotājiem un skolēniem. Bet jautājums par kaut kādu autonomiju un robežu pārdali arī 5. gadā palika īstenībā aiz skadra. Un tādā pašā leņķī mēs varētu skatīt arī Miķeļa Valtera domu, slaveno bieži citēto par laušanos ārā no Krievijas. Publicēta 1903. gadā emigrantu žurnālā Proletārietis, kuram bija ļoti neliels lasītāju skaits. Un praktiski šo te debates un diskusijas Latvijā tas praktiski neietekmēja. Turklāt pati izlaušanās ideja, izlaušanās no Krievijas, Valteram izrietēja pirmkārt no neiespējamības demokratizēt Krievijas veco, viņuprāt, atpalikušo sociālo un politisko sistēmu, bet nevis no latviešu tautas kolektīviem mērķiem un tās nacionālajām interesēm. 1905. gadā un diskusijās šī Valtera doma atkal nevarēja gūt ne plašu atbalstu, ne arī tālāku attīstību. Un to aktualizēja vēlreiz vienīgi viņa paša sociālistu revolucionāra partija 1913. gadā. Turklāt atkal šeit bija jautājums nevis par Latvijas likteni un interesēm, par latviešu tautas interesēm, bet par visas Krievijas pārveidošanu, nacionālu veidojumu federācijā. Tas domas lidojums lielā mērā arī rusifikācijas rezultātā bija tas, ka šis intelektuālis slānis un politiski aktīvis slānis, kas bija mācījušies Krievijas universitātēs, viņi domā jau tādu ideju kategorijās. Teiksim tā, nevis lokāli Latvijas mērogā, viņi domāja plašāk ar šīm šķietam universālajām vai vismaz Krievijas mēroga idejām par sociālismu, par taisnīgumu, par demokratizāciju. Un līdz ar to pašu valstiskumu veidojums, kaut kāds robežas spraušanas jautājums un šī valstiskuma status. Vai tā ir autonomija, vai tā ir neatkarīga valsts, tas viņam īstenībā aktuāls tobrīd nebija. Protams, ka līdz Pirmajam pasaules karam pamazām konkretizējās arī citas autonomijas idejas. Bija vairāk projektu, ko rakstīja Pēters Zālīte, filozofs, vēlākais politiķis, arī politiķis Andrejs Prietkāns. Taču tie palika atsevišķi personību praktiski intelektuālai vingrinājumi, jo neviena politiska organizācija, ne legāls, ne nelegāls politiskās partijas, kādas tobrīd pastāvēja Latvijā, jau izveidots vairākas, Latvijas autonomijas jautājumus savās programmās un politikā būtībā nerisināja. Un pat arī Feliks Cielēna autonomijas projekts emigrācijā Šveicē, kas 1915. gads, vairāk bija personiska iniciatīva nekā viņa sociāldemokrāta partijas kopīgais mērķis. Un pie tam latviešu kreiso emigrantu vidē līdz pat 1917. gadam tas sadzīvoja ar ļoti neskaidrām domām atkal par latviešu un lietuviešu politisko kopību, par kādu kopīgu valstu, kuru tolaik proponēja lietuviešu politiķis Jonas Šļups un kur kādu laiku atbalstīja Rainis, vismaz 1916. gadā, un citi kreisie politiski emigranti Šveicē. Taču, slēdzot šo trešo daļu, jāsaka tā, ka galvenais impulss, kas pātrināja Latvijas valsts tapšanu, bija Krievijas impērijas sabrukums. Un pēc 17. gada februāra revolūcijas latviešu politiķi praktiski vienprātīgi prasīja autonomiju. Lūk, ko es redzu uz šiem karogiem, ja? Brīva Latvija, brīvā Krievijā.
taču ne vairāk. Praktiski neatkarības prasības daudz ātrāk nobrieda pat Ukrainā un citur. Patiesībā no visām jaunajām valstīm, kas veidojas Krievijas perifērijā, Latvija bija pēdējā. Pat Baltkrievija tobrīd nonāca pie neatkarības idejas un tās īstenošanas ātrāk nekā Latvija. Un es cenšos pateikt, kāpēc. Tātad latviešu politiskai elitē praktiski, gan kreisiem, gan labējiem, Latvijas liktenis tiešām mentāli bija vairāk saistīts ar Krievijas valsts likteni. Un latviešu nacionālā nākotne tika meklēta jaunā, uzlabotā Krievijā. Nevis vecajā impērijā, bet pēc revolūcijas jaunā, uzlabotā, demokrātiskā Krievijā. Un līdz ar to pašu arī jautājums par neatkarību nebija absolūts. Varbūt pietiek ar autonomiju. Ja? Un atšķirīgi ceļi jau atkal gāja tikai Miķelis Valters un daži sociāli revolucionāri, kas meklēja sadarbību ar Vācijas sociāldemokrātiem. Līdz ar to pašu viņi principiāli atšķīrās no latviešu politiķu vairumu, kam praktiski ģermanofobija bija tāds kā galvenais princips politiskajā darbībā, tad šie te sociāli revolucionāri un daļai arī citi no demokrātiskā bloka Rīgā beidzot bija ar mieru runāt ar Vācijas sociāldemokrātiem. Protams, ne ar Vācijas imperiālistiem, bet ar sociāldemokrātiem gan. Un tam bija ļoti izšķiroša nozīme tad, kad dibināja Latvijas valsti. Pārējām pie 4. daļas par šo te situāciju, kad veidojās valsts Pirmā pasaules kara noslēgumā. Tātad otru impulsu valsts dibināšanai deva militārais strupceļš Pirmā pasaules kara beigu posmā. Tātad līdz 1916. gadam praktiski visas karojošās puses vēlējās iekarot un anektēt svešu teritoriju. Bija daudz slepenu līgumu, piemēram, Krievijas impērija vēlējās iekarot, anektēt Stambulu un Bosforu šaurumu. Ja? Un bija ļoti daudz tādu citu veidu prasību, tīri kā teritoriāls iekarojuma mērķis. Ja? Taču tajā brīdī, kad bija militārais strupceļš un bija skaidrs, ka neviens šo karu neuzvarēs tā, kā bija iecerēts, tajā brīdī priekšplānā iznāca lielā mērā arī ar Amerikas prezidentu Woodrow Wilsona laipnu piespēli jautājums par tautu pašnoteikšanās tiesībām. Un šo lozungu, tobrīd vēl ne juridisku principu, bet lozungu, praktiski pārņēma visas karojošās puses. Tikai atšķirība tāda, ka pastāvēja 3 pieejas, kā šo pašnoteikšanās lozungu īstenot praksē. Ja? Pie tam jāstāsta, ka pašnoteikšanās, starp citu, nenozīmē automātisku neatkarību. Pašnoteikšanās nozīmē to, kādas teritorijas iedzīvotāji var izvēlēties. Neatkarību, autonomiju, jeb viņa brīvprātīgi pieņem kaut kā pārvaldu ārpus. Tas ļoti tāds neskaidrs jautājums. Turklāt šo pašnoteikšanās principu īstenībā attiecina tikai uz Austrumu Eiropu. Pašnoteikšanās principu neviens nekad neatiecina uz Britu impēriju, piemēram, ja? Vai arī uz Francijas kolonijām. Tas ir ģeogrāfiski ierobežots jautājums. Tātad šā vai tā 3 galvenās pieejas, kam ir nozīme Latvijā, ir tādas. Tāda pirmā alternatīva ir komunistu, jeb boļševiku alternatīva. Jo tieši Ļeņins ļoti bieži savā retorikā izmanto pašnoteikšanās lozungu, lai pārveidotu veco Krievijas impēriju par sociālistisku republiku. Ja? Un tā tiek prasīts pašnoteikšanās tiesības, bet tikai darba ļaudīm. Ja? Nevis buržāzijai, nevis muižniecībai, pasakot to, ka tāda buržāzija, mantīgās šķiras šajā procesā piedalīties nevar. Un šeit nolūks, protams, ir radīt daudzas sociālistiskas darba ļaužu padomju republikas, kuras vēlāk neizbēgami apvienosies. Tas ļoti skaidrs. Bet lūk, starposms ir jaunu, nomināli neatkarīgu padomju republiku veidošanās. Otra pieeja ir Vācijas pieeja. Tātad vēlme radīt sev draudzīgas valstis, varbūt pat satelītu valstis, uz iepriekš pastāvējušu valstisku veidojumu pamata. Un šajā nolūkā izmantojot tradicionālo 19. gadsimtu un pat senāko politisko struktūru, kārtu pārstāvju sanāksmes, kurās pieteiks muižniecības, pilsētnieku, zemnieku pārstāvju tādā veidā. Tas ir vēsturiski ļoti pazīstams princips. Varbūt jau novecojis tajā brīdī, bet tā ir viņa pieeja. Un izmantojot šo metodu, attiecīgi Vācija arī nomināli atjauno Polijas karalisti. Ja? Pirmā lieta 1915. gads, ja? Pēc tam 1917. gads Lietuvas karalisti tiek veidot atsevišķi, sadalot it kā šo vēsturisko Lietuvas Polijas kopvalsti. Ja? Un tad beigās nonāk jau 17. gada beigās pie jautājuma par Kurzemes hercogijas atjaunošanu. Te mums atkal ir Daugava kā robeža šķirtne, ja? Ka Daugava ir vienota, Daugava ir šķirt. Ja? Bet operējot ar to, ka tā tad nav jāpārveido karte, ja? Bet jāizmanto vecie precedenti. Lūk, Kurzemes hercogijas, Kurzemes provinces precedents. Viņi tad pašnoteiksies.
un vienalga kādā veidā būs draudzīga Vācijai. Lūk, tad vēl trešais veids ir tas, ko aizstāv pamatā Antantes valstis un Amerikas Savienotās valstis. Ja? Tehniskā nianse tāda, ka Amerika nav daļa no Antantes. Antante ir šaurā nozīmē tātad Britu impērija un Francija. Ja? Amerika ir atsevišķa. Ja? Bet kas vēlās pārveidot karti, kas vēlās veidot jau viendabīgas etniskas teritorijas un jaunas valstis Austrum Eiropā. Un tātad šīs valstis leģitimizējot nevis kā caur kaut kādu kārtu pārstāvju sapulces, bet ar vispārējām demokrātiskām vēlēšanām, tā kā pieņemts Amerikā. Un tas kaut kas pilnīgi cits. Lūk, šeit ir šis trešais ceļš, kas iezīmē jau sākumu praktiski ceļam uz jaunu veidojumu Latvijas valsti. Tādu veidojumu, kuram nav nekāda vēsturiska precedenta. Tas būs šeit īpaši jāuzsver. Bet tomēr tātad Latvijas teritorijā praktiski šajā laikā no 17. līdz 18. gada beigām veidojas 3 paralēli valstiskie veidojumi. Pirmais sākās Latvijas strādnieku, karavīru un bezzemnieku deputātu padomes izpildu komiteja, Iskolāts. Ja? Jā, tobrīd, ka ir autonoms 1917. gadā, bet šo te virzienu atbalsta absolūts vairākums cilvēku visās vēlēšanās. Vismaz 70% vidzemē balso par komunistu sarakstu. Ja? Viņš ir leģitīms no demokrātiska viedokļa. Tas, ko viņš panāk, izveido autonomu teritoriju, apvieno Vidzemi un Latgali pirmo reizi starp citu. Ja? Jo Krievijas komunistu valdība piekrīt darīt to, ko Kerenskis negribēja darīt, lai parādītu savu labo gribu un gūtu iespaidu. Tāda apvieno Vidzemi un Latgali pirmo reizi, autonoms veidojums, kā arī ievieš latviešu valodu valsts pārvaldē. Arī laba lieta, agrāk tā nav bijis, ka latviešu valoda pilnvērtīgi funkcionētu Latvijas valsts pārvaldē. Un, protams, realitātē tā bija komunistu diktatūra autonomā teritorijā. Pie tam tā klāji deklarēja nevēlēšanos atdalīties no Krievijas. Taisnība, taču tieši šis valstiskais veidojums, viņš pārauga un atjaunojās 19. gada sākumā, es drusku aizlecu laikam priekšu, jau kā nomināli neatkarīga Latvijas Sociālistiskā padomju republika Pēters Turskas vadībā, ja, kura savā konstitūcijā deklarēja, ka apvienotā Latvija ir sociālistiska padomju republika, kas apvieno Kurzemi, Vidzemi un Latgali. Šī pēdējā frāze daļa ir aptuveni tāda pat tā kā Latvijas satversmē. Ja? 3 vēsturiskās daļas, 3 zvaigznes. Tātad arī tā bija proletariāta diktatūra, kur privātīpašuma tiesības uz zemi un ražošanas līdzekļiem tika atceltas, līdz ar visiem agrākajiem likumiem. Visas iepriekšējās pārvaldes struktūras tika iznīcinātas, vara nodot darbaļaužu padomēm, piešķirot atkal politiskās tiesības tikai darbaļaudiem, izslēdzot no politisko tiesību īstenošanas visus pārējos, visus cilvēkus, kas nodarbina algot darba spēku, piemēram. Ja? Visu pārējo, vai tos, kuriem vienkārši padomas lēmuma rezultātā atņem politiskās tiesības. Tā ir klasiskā diktatūra šādā veidā, bet pētnieki jūs pateiks vienu lietu. Tā ir ļoti latviska pārvaldes struktūra. 19. gadā šeit pat kaut kāda minoritāšu piedalīšanās šīs te valsts pārvaldē ir praktiski neeksistējoša. Tie ir visi vietējie komunisti ar latviešu sarkano strēlnieku atbalstu. Lūk, tātad otrs alternatīvais veids, jau chronoloģiski būs mums Baltijas valsts. Kā viņi top? Tātad 1918. gada martā beidzot formāli izveido un Vācija atzīst Kurzemes hercogistu kā atsevišķu valsti. Kāpēc tā? Tāpēc, ka Brestas mierlīgumā starp Vāciju un Padomju Krieviju. Padomju Krievija ir oficiāli atteikusies no tiesībām uz Kurzemi un radīt situāciju tātad pēc Brestas mierlīguma, kurā Kurzeme vairs nav juridiski Krievijas teritorija un var pašnoteikties. Viss kārtībā. Ja? Veidot Vācijai draudzīgu valsti. Savukārt teritoriju uz ziemeļiem no Daugavas. Atkal Daugavas jautājums. Ja? Šajā teritorijā pēc Brestas līguma Vācija drīkst un ir pienākums uzturēt mieru un kārtību, veikt policijas funkcijas. Ja? Bet Krievija joprojām, Padomju Krievija nav juridiski atteikusies no Igaunijas, Vidzemes vai Latgales. Un tas notiek tikai 1918. gada augustā ar Berlīnes papildu vienošanos. Un tā kā Vācija īstenībā ir ļoti tāda likuma paklausīga un juridiski stingri nomājoša valsts, tikai tas dod to impulsu. Pēc tam, kad, teiksim, Padomju Krievija ir atteikusies juridiski no tiesībām uz šo zemi, tad šeit sākās attiecīgi jauns pašnoteikšanās process, protams, tāds, kāds ir izdevīgs Vācijai. Ja? Un tad Kurzeme jau pastāv, bet tiek jau pēc augusta
izveidot un atzīt tātad šī te Līvzemes, Igaunijas, Sāmsalas un Rīgas apvienotā hercogiste. Ja? Un 1918. gada 9. novembrī Kurzeme ar šo apvienoto hercogiste saplūst izveidot Baltijas valsti. Kas ir šī Baltijas valsts? Ar ļoti īso mūžu, praktiski teiksim, viņas mūža 10 dienas, mēs tā varētu teikt. Ja? Tātad šī te Baltijas valsts ideja nozīmē 3 provinču pārveidošanu, ja? Administratīvi par valsti ar 7 kantoniem, jauna struktūra, tātad Šveices parauga struktūra, 3 igauņu kantoni, tātad Igaunijas, Ziemeļlīvzemes un Igaunijas savu kantonu 3 un 4 latviešu. Tātad Vidzemes kantons, Rīgas, Kurzemes un Latgales. Ja? Vienošanās par tās satversmes pamatiem. Šīs valsts pamatiem ietver tādus principus, kā es citēju, politisku un ticības brīvību, pārvietošanās brīvību, personas un organizāciju īpašumu neaizskaramību un visu tautību vienlīdzību. Plānotajā parlamentā tika paredzēts deputāts skaidalīt 3 daļās starp latviešiem, igauņiem un vācbaltiešiem. Ja, tās nav tādas vispārējas, vienlīdzīgas vēlēšanas, kur vienam cilvēkam ir viena balss. Nē, būtībā tās ir tādas kvotas. Ja. Tā vairs no kārtu pārstāvja sapulces, bet ar tautu pārstāvja sapulces. Tas pietiekoši interesants veidojums. Ja. Lūk, un, protams, kā es minēju, līdz ar Komķeņas pamieru 18. gada 11. novembrī šī alternatīva zaudēja iespēju īstenoties. Jā, viņi jau sāk organizēt savus bruņotos spēkus, brīvprātīgo Baltijas zemesardzi, jeb Landesvēru, bet izpaliek pusceļā, un Vācijas jaunā sociālistu valdība, un šeit nospēlē atkal Vācijas jautājums par to, ka jaunā Vācijas sociāldemokrāta valdība maina politiku. Ja mēs lasām Augusta Vinniga memoārus, kurš apgalvo memoāros, ka es esmu Latvijas un Igaunijas krustāvs, tad kaut kādā mērā viņam ir taisnība, jo Augusts Vinnigs, kā Vācijas valdības pārstāvs Baltijā ar plašām pilnvarām, viņš to visu izlēma, ka atsaukt Vācijas atzīšanu Baltijas valstī, likvidēt Baltijas valsti, pamazām nodot, teiksim, Vācu militārās pārvaldes funkcijas Latvijas un Igaunijas republikām. Tas ir viņš, ja? Sociāldemokrāta līnija Vācijas politikā. Protams, viņš pieviļās, domādams, ka šīs jaunās valstis būs Vācijai draudzīgas. Viņas tieši otrādi ir Vācijai ļoti nedraudzīgas. Bet lūk, šī pārēja, šis process Vācijā no impērijas, konservatīvās valdības uz sociāldemokrātiem bija ļoti labvēlīgs ar pozitīvu lomu arī Latvijas un tāpat arī Igaunijas valsts tapšanā. Un šeit mēs nonākam pie jau 3. alternatīvas, pie Tautas padomes proklamētās Latvijas republikas. Vēlreiz, tā atbild tātad Antantes valsts un ASV atbalstītiem pašnoteikšanas principiem, kurus pēkšņi atbalstīja arī Vācijas sociāldemokrāta valdība, mainot politiku. Tā bija pilnīgi jauna valsts bez vēsturiska precedenta. Es jau teicu, Latvijas ideja pastāv no 19. gadsimta vidus, bet materiālā nozīmē teritorija, administratīvs un politisks veidojums nekad nav bijis. Un tā ir īstenībā viena no Latvijas pirmajām lielajām problēmām ārpolitikā. Kā lai paskaidro pasaulē, ko nozīmē vārds Latvija? Neviens tādu vārdu nezina. Visi ir dzirdējuši, jā, dzirdējuši par Kurzemi, jā, ir dzirdējuši par Lietuvu, ir dzirdējuši vēsturiski. Par Livoniju vai Līvzemi ir dzirdējuši, jo tie ir provinču nosaukumi. Par Latviju neviens kā nav dzirdējis. Milzīga problēma, kā no sākuma vispār paskaidrot, kas tas tāds varētu būt. Ja? Un tā tad ir svarīgi tas, ka Tautas padomes un pagaidu valdības 18. novembra uzsaukumā deklarētos principus, kas ļoti šauri, ja? Un viņus parasti uzskata par Latvijas pirmo konstitucionālo aktu, jeb kā Plepa kungs teikt, par pirmo pagaidu satversmi. Ja? Tie ir ļoti lakoniski principi. Tātad citēšu, Latvija apvienot etnogrāfiskās robežās. Kurzeme, Vidzeme un Latgali ir patstāvīga, neatkarīga, demokrātiska, republikāniska valsts. Satversme un attiecība pret ārvalstīm noteiks tuvākā nākotnē satversmes sapulce, sasaukt uz vispārīgu, abu dzimumu tiešu vienlīdzīgu, aizklātu un proporcionālu vēlēšanu tiesību pamatu. Lūk, pēdējais viņa atšķir no Baltijas valsts. Šis te vēlēšana princips, kam būs tiesības balsot. Un arī no sociālista alternatīvas, no Padomu republikas, kur arī tiesības balsot no visiem. Ja? Šeit viens cilvēks, viena balss, vienādas tiesības visiem. Nu, protams, ir jāņem vērā cita lieta, jā, atkal aiziet nākotnē, kā šīs te uzsaukums gan tiek publicēts tikai 14. decembrī. Un lielākā daļa no Latvijas iedzīvotājiem par Latvijas valsts dibināšanu 18. novembrī ļoti ilgi neko nezina. Ja? Viņi to nemaz nevar uzzināt.
kamēr neparādās vismaz avīzes, kurā tas būtu nodrukāts. Tā ka tas vairāk tās lokāls process Rīgā. Un jebkurā gadījumā valsts dibināšanas idejas neaprobežojas ar šo mazo frāzi, ja, viņas ir izteikts nedaudz skaidrākā veidā Tautas padomes politiskajā platformā, kas pieņemta vienu dienu agrāk, 17. novembrī, un tur ir vēl vairāk citi būtiski jautājumi, uz kuriem ir jāpievērš uzmanība. Ja. Vismaz divi. Pirmkārt, tas, ka pagaidu valdībai līdz Satversmes sapulcē nav tiesību grozīt pastāvošo sociālo iekārtu. Praktiski tur runa par agrāru reformu. Praktiski, ja. Kā apņemās līdz Satversmes sapulces ievēlēšanai nesāk nekādas soļas, kas mainītu šo te dzīvesveidu laukos. Un otrkārt, ka nacionālo grupu kulturālās un nacionālās tiesības nodrošināmas pamatlikumos. Tiesa gan personu un organizāciju īpašuma tiesību neaizskaramība šeit netiek garantēta, tā kā Baltijas valstī. Un netiek garantēta arī vistautību vienlīdzība. Tas arī fakts. Bet jāsaka tā, ka diemžēl tas mums vajadzīgs, lai mēs saprastu pagātni, kāds notika, ka šīs divas lietas no politiskās platformas īstenībā netiek ievērotas tālākajā politiskā attīstībā. Virzības agrārā reforma sākās jau krietni pirms Satversmes sapulces ievēlēšanas, un arī tad, kad satversme tiek apspriest, kad, kā mēs zinām, tad satversmes daļa, kura nosaka pilsoņu tiesības un pienākumus, tā skaitā mazākuma tautību jautājumā, nekad netiek pieņemta, starp citu, ja par to ir runa. Tā ka lūk, politiskais solījums ir tāds, kāds viņš ir. Un tā pašās beigās daži noslēguma jautājumi pēc manas garās runas, protams. Ja. Tātad pirmais jautājums, vai pastāvēja pārmantojamības ar iepriekšējiem valstiskiem veidojumiem Latvijas republiku? Es teiktu, ka jā, zināmā mērā jā, jo Latvijas un Igaunijas robežas ļoti precīzi sakrīt ar Livonijas robežām, arī mūsdienās. Tas ir tas pamats, Livonija kā telpa. Tas arī tiek pārnests pāri un cauri gadsimtiem. Ja. Pat tādā jautājumā, kā teiksim, Abrēnas teritorija, kur līdz 15. gadsimtam ir Livonijas teritorija un tiek zaudēta, viņi sākotnēji iekļaujas Latvijas teritorijā, pēc tam, kad to atkal, teiksim, tiek atšķelt no Latvijas 1944. gadā, tad lūk, atkal Latvijas-Krievijas robeža iet pa Livonijas robežu 15. gadsimtam. Principā tas pats par Latvijas-Lietuvas robežu aptuveni pats. Ja. Tā, lūk, šis telpas jautājums ģeopolitika ir ārkārtīgi svarīga. Ja. Otrs jautājums, tas, ka Latvijas republika neradās tukšā vietā. Valsts dibināšana bija atdalīšanās no Krievijas. Turklāt padomu Krievija no tiesībām uz šo zemi atteicās divreiz. Pirmoreiz 1918. gadā un tikai otroreiz 1920. gadā slēdzot mieru līgumu ar Latviju. Tā pašā laikā Latvija pārmantoja un turpināja īstenot ļoti daudz Krievijas likumus. Mēs zinām, ka jaunais civil likums, Latvijas civil likums, nāca spēkā tikai kāds 15 gadus pēc valsts veidošanas, pirms tam bija spēkā Krievijas civil likums. Protams, Latvijā bija spēkā arī Kerenska valdības likums par to, ka, piemēram, iekšlietu ministrs drīkst izraidīt no valsts bez tiesas sprieduma jebkuru nevēlamu personu. Piemēram, Voldemāru Ozolu vai Andriju Niedru. Tā vienkārši tā. Izraida no valsts. Uz tiesu nav jāiet, nekas nav jāpierāda. Tā ministrs nolēma. Un lūk, tā šī pēcība arī pastāv kaut kur arī administratīvās valodas jautājumos. Trešais jautājums, vai 1918. gadā Latvija tapa kā nacionāla latviešu valsts? Sākotnēji ideja, mēs lasām dokumentus, nebija gluži tāda. Tāpēc, ka Tautas padome un pagaidu valdība vērsās ar uzsaukumu pie Latvijas pilsoņiem, nevis pie latviešiem. Latvijas pilsoņiem tika solīta tikai demokrātiska republika latviešu etnogrāfiskajā teritorijā, kas, protams, sarežģītākos jautājumus risinās demokrātiskā ceļā pēc Satversmes sapulces ievēlēšanas. Un, kā jau minēju, mazākuma tautībām tika solītas tiesības un garantijas pamatlikumos, kas gan nenotika. Un tomēr šo mazākuma tautību attieksme pret valsts pašā sākumā bija gana lojāla. Baltijas landesvērs pārgāja pagaidu valdības dienestā, apvienojas ar jaunām latviešu un krievu tautības rotām un radīja Latvijas zemesardzi. Kad jūs runāsiet cēsīs par cēs kaujām, ko tur dara landesvērs vai kā, dara atcerēties, ka šo te militāro spēku sauc latviešu valodā arī starptautiskos līgumos un valdības protokolos par Latvijas zemesardzi. Vācu valodā to sauc par Latvijas landesvēru līgumos. Ja? Un lūk, tās lietas, kam ir vērts pievērst uzmanību. Ja? Mēs šodien par to nerunāsim, par to būs daudz iespējas parunāt kā citreiz. Tiesa gan šai nacionālās valsts jautājumā varētu argumentēt, ka Tautas padomes politisko platformu nosaukumu Latvijas pilsoņiem pieņem vienīgi latviešu politisko partiju pārstāvi.
bet mazākumtautība šajos lēmumos nebija iesaistīts nekādā veidā. Un šo mazākumtautību pārstāvju pievienošanās Tautas padomē bija saistīta ar ultimatīvu prasību pieņemt tos principus, ko latviešu partijas ir definējuši savā nodabā. Vienotnē, bez mazākumtautību viedokļu vērā ņemšanas. Un līdz ar to pašu, lai arī Latvija netika dibināta kā latviešu valsts, tad latviešu dominēšana šajā republikā bija nodrošināta ne tikai ar vairākumu tiesībām demokrātiskajā procesā, bet arī ar nemaināmiem pamatprincipiem, uz kā būvējas viss tālākā politiskā attīstība. Pēdējais jautājums tiem, kur grasās studēt starptautiskās tiesības, 4. Vai Tautas padomes akts bija demokrātiska pašnoteikšanās? Man jāsaka, nē, nebija. Jo pirmkārt Tautas padome nebija ievēlēta nekādās vēlēšanās. Tie bija 8 politisko partiju izvirzīti pārstāvi. Un šīs politiskās partijas 1917. gadā bija zaudējuši komunistiem visās vēlēšanās, kādas vien notika Rīgā vai Vidzemē. Ja? Un tieši tāpēc jāņem vērā, ka Satversmes sapulce pēc savas ievēlēšanas 1920. gada 27. maijā uzskatīja par nepieciešamu pieņemt deklarāciju par Latvijas valsti, kas principā atkārto tās pašas 18. novembra tēzes, tikai ar vienu niansi. Ja 18. novembrī tika teikts, ka Tautas padome ir suverēnās varas nesēja, tad 20. gada 27. maijā tas tika mainīts, ka suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Un šo deklarāciju pieņēma ievēlēta tautas pārstāvi vēlēšanu rezultātā, un lūk, tā arī bija mūsu pašnoteikšanās. Paldies, aizņēmu jūsu laiku.